2026 personas, tieši tik daudz krimināli sodīti trešo valstu pilsoņi šobrīd bauda uzturēšanās atļauju Latvijā. Kas tie ir? Tie ir pārsvarā Krievijas pilsoņi, tie ir arī no citām valstīm, Uzbekistānas pilsoņi un citu tālāku valstu pilsoņi, kur dažādām uzturēšanās atļaujām šobrīd šeit uzturās un, kā redzams, pārkāpj likumu kriminālā līmenī, kā arī atsevišķos gadījumos arī ir sodīti par militāras agresijas slavināšanu. Un pat pēc tam viņi var turpināt baudīt šeit privilēģijas un uzturēties mūsu zemē. Eiropā ir prakse, ka imigrācija ir uz atbildību vērsta. Ja tu uzvedies labi, tu vari šeit dzīvot. Ja tu neproti uzvesties un pārkāp likumu, pie tam kriminālā līmenī, tev valsts ir jāpamet. Latvijai ir jādara tāpat, tāpēc šodien Nacionālā apvienība iesniedz likumprojektu, kas paredz nepagarināt uzturēšanās atļaujas visiem trešo valstu pilsoņiem, kas šeit ir krimināli sodīti. Likumprojekts ir nodots aizsardzības komisijai, turpmāk informēšu par tālāko gaidu.